Vienkārši uzvedās kā paraugās. Citi interesants par šis ir servis. Man, kā cilvēkam, kuram ir bail no augstuma, Labrīt! Es šo lūpu balzāmu no Clinique Tonītis 06 dabūju vakardien Stockmann advents kalendārā, un man jāsaka, ka man patīk, man ļoti patīk. Sākumā varētu likties, ka viņš ir dikti tumšs, bet uzsmērējot uz lūpām, tas ir tieši tāds efekts, ko varētu gribēt. Tas ir kā tavas lūpas, tikai labāk. Bet jā, labrīt, pulkstens ir 10:26 minūtes. Es gribu uzkrāsoties, sataisīties dienai. Abi bērni ir mājās, klusiņām spēlējās. Mēs Markusiņam šodien iedevām brīvdienu, un man jāsaka, ka pagaidām Markus vienkārši uzvedās kā paraugu bērns. Es esmu pilnīgi atklāta ar jums. Dažreiz ir tā, ka es iedodu viņam brīvdienu no dārziņa. Un aptuveni pulkstens 9 no rīta es jau sāku nožēlot savu lēmumu, bet ne šodien. Es, starp citu, šo te Fenty Beauty tonālo krēmu sāku miksēt ar savu Armani Power Fabric, jo šis tonālais krēms ir tik labs, bet, es, diemžēl, Barcelonā paņēmu ne savu toni. Cik viņam ir derīguma termiņš, viņam ir 12 mēneši, tad man gribētos viņu izlietot vairāk. Bet es, starp citu, pamanīju, kā Fenty Beauty tagad pārdodas Stockmannā, tā kā, kad mēs dosimies nākamreiz uz Stockmannu, es noteikti gribu nopirkt šo tonālo krēmu, bet savu īsto toni. Un es biju pārliecināta, ka man viņš derēs ziemas mēnešos, bet nē, tik un tā man viņš ir pagaišu. Tāpēc es viņu miksēju ar savu Armani. Un uz zoda es vienmēr uzklāju papildslāni, jo nezinu kādi iemeslu dēļ man uz zoda ir daudz sarkanāka āda nekā uz pārējās sejas, un tas bija viens no iemesliem, kāpēc es arī nopirku šo te profesionālo LED lampu, jo pilnīgi iespējams, ka tas palīdzēs. Protams, ir vēl daudz iemeslu, kāpēc es viņu nopirku, bet tas bija viens no daudzajiem iemesliem. Bet jā, šīs dienas lielais plāns ir doties uz šo te baznīcu, kas atrodas Ropažos.
kas ir ļoti, ļoti skaisti izrotāta katru gadu. Mēs tur bijām pēdējo reizi 3 gadus atpakaļ, tad, kad mēs vēl dzīvojām pie Vangažiem. Un es izdomāju, ka ir pēdējais laiks aizbraukt, atkal šo baznīcu apskatīt. Un tā kā mana mīļā Alīna dzīvo tajā pusē, viņa arī izteica vēlmi, ka viņa gribētu aizbraukt. Mēs izdomājām, ka mēs šo dienu pavadīsim kopā. Nu, cik dienu? Pusdienu. Es domāju, ka es pie viņas būšu ap 1:00, jo jā, dotajā brīdī pulkstens ir 10:30. 11:50 man ir jāsatiekās ar vienu sievieti, kura grib nopirkt vienu lietiņu, kuru es biju izlikusi Mandalai, kas ir vecais Markusa ziemas kombinzons. Tad jau lēnā garā dosimies pie viņas, un tad jau lēnā garā dosimies pie Alīnas. Un jā, labi pavadīsim laiku, un tad jau, kad sāks palikt tumšāk, tad brauksim uz Ropužiem. Tā kā jā, bet es uzvilku savu ērto kostīmu no Stradivariusi, jo šodien gribās justies ērti, bet ko es varu uzreiz pateikt? Kvalitāte, protams, nav izcila. Džemperim nav nevainas, bet bikses jau diezgan stipri sāk velties. Tā kā jā. Ir viena lieta, ko man nepatīk darīt augstumā, kad ārā ir vēss. Tas ir lietdegvielu, jo man uzreiz nosauc pirstis. Ir cita interesants fakts par mani. Šo, man liekas, es vēl neesmu stāstījusi, bet man vienmēr ir augstas rokas un augstas kājas. Pat vasarā bieži vien ir tā, ka man salst rokas. Tā kā tā. Bet jā, mēs esam tajā cirkulī, kas ir netālu no Alīnas mājas. Viņa arī jau ir ceļā uz mājām, jo viņa bija izbraukusi no rīta. Mēs pa ceļam iebraucām lauku baudā, nopirku piparkūku mīklu. Tāpēc jā, braucam pie Alīnās. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tikai man, visi bērni raud. Ziemu pārklāj sniegs. Mežus pārklāj sniegs, lačiem ziemas mieros, gaiss tik garīgs salds, viss tik tīrs un balts, un no tālienēs la 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 la, la 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 tur. Zvaniņš skan, Ziemassvētki brauc, dāvanas būs tikai man, visi bērni raud. Hei! Au, ak, eglīte, cik skaista tu gan esi. Ak, eglīte. Es šito piestipru. Man salūz, nokrita. Labi sanāca man šitas. Jā, ļoti smagi. Mamai, pielūlē! Lūdzu, kur tava darba zona? Es Alīnai saku, bet rotāsim pēc tam, kad mēs atbrauksim. Kad atsals.
saku, rodāsim piparkūkus pēc tam, kad mēs atbrauksim no ropašu baznīcas. Es saku, jā, kad piparkūkas izkusīs. Tad būs ļoti labi. Paskatieties. Uzmanīgi, puikas, ja? Jūs zināt, ko jādara krustu, kad šeit? Kāpēc ir vēl? Ui, tas ir riktīgi augstu kāpsim? Jā. Tā. Izrādās, tev var uzkāpt arī skatu tornī. Alīna ar Emīti palika lejā, un es ar Domi un Markusiņu kāpjam augšā. Ļoti, ļoti augstu. Mēs esam ļoti, ļoti augstu. Kaut kur 1 kilometrs tiešām. Kāds 1 kilometrs? Es domāju, jā. Mēs uzkāpām augšā. Ļoti skaists skats, bet nu par cik ir tumšs nekas tāds nav, bet man, kā cilvēkam, kuram ir bail no augstuma, bet es domāju, grūtāk būs nokāpt lejā. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it is Christmas, the first for you and me. Čau, mīļie, es domāju, ka man nav jums jāsaka, ka šo video daļu es filmēju citā dienā. Es domāju, ka to jūs saprotat kaut vai pateicoties apgaismojumam. Un jā, man ir jaunumi, šo video daļu es filmēju uz savas jaunās kamerās. Ko lai es jums saku? Man bija ļoti lielas ekspektācijas pabeigt šo vlogmasu ar savu veco kameru, uzfilmēt visus klipiņus uz vecās kameras, saņemt jaunu kameru zem Ziemassvētku eglītes un ar jauno kameru sākt filmēt, piemēram, ar jauno kameru sākt filmēt pēc jaunā gada. Tomēr dzīve ievieš savas korekcijas. Vakar no rīta, kad es sāku filmēt vlogmasu, mana kamera pilnīgi noteikti izbeidzās. Es nezinu, kas viņai īsti ir, bet ir ļoti lielas problēmas ar atmiņas kartēm. Šķietami viņa nespēja nolasīt vairs atmiņas kartes. Es noteikti nesīšu savu kameru uz remontu, bet tā kā mēs esam vlogmasā un es nevaru bez kameras, tad Ziemassvētku rūķis man atnesa jaunu kameru jau vakar, un es, protams, ka jau šodien sāku filmēt ar savu jauno kameru. Nespriediet kritiski, es vēl mēģinu tikt galā ar visiem iestatījumiem, mēģinu saprast, kas ir labāk, kas ir sliktāk, bet pagaidām es esmu nenormāli apmierināta ar savu pirkumu. Šķietami
es beidzot esmu tikusi pie tādas kameras, kuru man vajag. Ja jūs interesē tāda, es pastāstīšu par kameru detalizētāk citā video, bet manuprāt, es neesmu ļoti profesionāli, ja ir jāstāsta par kameru, bet šoreiz mana izvēle krita uz DJI Osmo, kas ir pēdējā laika viena no labākajām kamerām, un tās, ko es redzu pēc iestatījumiem un tās, ko es redzu pēc vispār iespējām un opcijām, kā filmēt, ir vienkārši fantastiski. Un galvenokārt es priecājos par šo te mazo mikrofoniņu, jo es jau tāpat viņu taisījos pirkt, bet viņš nāca komplektā. Es domāju, ka jūs dzirdat mazo Emīliju fonā. Mēs tūlīt dodamies ārā no mājas, jo es gribu aizvest uztaisīt savai mašīnai ķīmisko tīrīšanu. Nu, nevis es, bet puiši, pie kuras vadīšu, un tāpat uzlikt mašīnai keramiku. Bet pirms mēs dodamies, es gribu atvērt adventes kalendārus, jo mēs neesam atvēruši šī vloga ietvaros. Un tā, šis ir 16. vlogmas, tad mums ir jāatver 16. Es atvainojos, ja es nepietiekami skatos kamerā, bet skatos mazliet uz leju, jo šai kamerai ir maziņš ekrāniņš lejā. 16. datumā mums ir, un jau atkal, acu zīmulis, ūdens izturīgais. Šāds te, zinu, vai jūs redzat, bet viņš ir šāds te. Kā jau esmu minējusi iepriekš, acu zīmuļi mani ne īpaši iepriecina, jo es viņus vienkārši nelietoju. Un Kiko Milano 16. Es neesmu atvērusi arī 15. Mēs neatvērām arī 15. Izskatās, ka 15. varētu būt kaut kas labs. 15. datumā mums ir svece šāda te. Dazzling Nature. Smarža ļoti patīkama. Un Kiko Milano adventas kalendārā mums ir 15. datumā mums ir izgaismojošā lūpu maska. Šitas varētu būt interesanti. Teiksi labdien? Ne? Savukārt Kiko Milano 16. datumā mums ir lūpu krāsa. Šāda te ļoti skaists tonis. Vienīgais tās, ka izmēriņš ir dikti maziņš. Es labprāt viņu pamēģinātu, bet, tā kā sirsniņa man ir uz rociņām, tas ir nedaudz apgrūtinoši. Tā kā mani mīļie, es ceru, ka šis klips ir normālā kvalitātē un normālās krāsā, bet kā jau minēju, to es redzēšu tikai un vienīgi rediģējot video, tā kā dodiet man laiku. Nākamie 2 vlogmasi, 16., 17. un arī, starp citu, 18. vēl daļēji tiks filmēti uz vecās kameras, bet jau 19. vlogmasā es sākšu filmēt uz savas jaunās kameras. Tā kā paldies, ka bijāt ar mani, paldies, ka skatījāties šo video. Neaizmirstat abonēt manu kanālu, tas man ir ļoti būtiski. Spiediet pogu, liels paldies, ja vēlaties atbalstīt manu kanālu finansiāli, un tiekamies jau vlogmas dienā numur 17. Atā! Skietā!